Mēs tagad runājam par veco elektroauto, kas ir pirmās paudzes elektroauto. Tas ir pirmās paudzes, viņam ir 10 gadi, un tagad ir mašīnas citā. Man draugam mašīna ir pavisam citādāk. Viņš var 400 km nobraukt tikai tā, un vienreiz uzlādējot atbraukājās. Ar pilnu bāku mēs varam nobraukt, sanāk kaut kur, stabilus vasarā. Stabili varbūt 210, 200 km. Tas ir stabili jau, brauc uz tiem 90, jā. Ziemā tas bija ar visam apsildiem kaut kur 130, un uzlāde ir daudz lēnāka, bet tā ir pirmās paudzes mašīna. Tāpēc, teiksim, šāda pieredze kā man, kā cilvēkiem, kas pēr tagad mašīnu, viņiem vairs nebūs, jo tagad tādas mašīnas zem Ekijevs, man liekas, nopirkt gandrīz nevar, jā. Jo te ir citas paudzes mašīnas, kuras ir daudz efektīvākas, lādēji. Vienkārši šī te ir pati pirmā, var teikt, tas ir kā Nissan Leaf, tikai labāku bateriju varbūt, jā. Un tāpēc šī pieredze, es domāju, jauniem mašīnu īpašniekiem vairāk nebūs tāda, jo tagad mašīnas viņām ir citādāk bišķi.